Jūsu vabaizmo faricimabum ceļvedis. Vabaizmo ir indicēts tādu pieaugušu pacientu ārstēšanai, kuriem ir neovaskulāra, mitra ar vecumu saistīta makulas deģenerācija, NVMD, diabētiskas makulas tūskas, DMT izraisīti redzes traucējumi, ar tīklenes vēnes oklūziju, zara TVO vai centrālās TVO saistītas sekundāras makulas tūskas, MT, izraisīti redzes traucējumi. Šajā ceļvedī ir iekļauta svarīga drošuma informācija, kas jums palīdzēs izprast ar vabaizmo saistītos ieguvumus un risku. Jūs varat izmantot šo ceļvedi, lai uzzinātu vairāk par savu slimību un ārstēšanu ar vabaizmo. Šis ceļvedis ir paredzēts arī NVMD, DMT, zara TVO vai centrālās TVO slimnieku tuviniekiem un atbalstītājiem. Papildu jautājumus uzdodiet savam ārstam. Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt pēdējā lapusē. Lai iegūtu šo informāciju elektroniskā formātā, skenējiet šo kvadrātkodu. Elektroniski informācija pieejama arī ZVA tīmekļa vietnes sadaļā Zāļu reģistrs. Jūsu vabaizmo faricimabum ceļvedis, audio versija pieejama ZVA YouTube. Pirmā nodaļa – svarīgas drošuma informācijas kopsavilkums. Pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu. Ja jums pēc ārstēšanas ar vabaizmo rodas kāds no turpmāk minētajiem simptomiem. Pēkšņa redzes pasliktināšanās, redzes miglošanās vai sliktāka redze nekā parasti, tai skaitā palielināts mazu daļiņu skaits redzes laukā, pieaugošs acs apsārtums, sāpes acī, spēcīgāks diskomforts acī, paaugstināta jutība pret gaismu. Otrā nodaļa. Kas ir NVMD? NVMD ir bieži sastopams redzes zuduma cēlonis 60 gadus veciem un vecākiem cilvēkiem. Jo vairāk NVMD progresē, jo vairāk pasliktinās redze. Tā ir ilgstoša slimība, un pacientiem ir nepieciešama nepārtraukta aprūpe. Kad makulā, tīklenes centrālajā daļā, ieaug patoloģiski asinsvadi, notiek makulas deģenerācija. No patoloģiskajiem asinsvadiem acs mugurējā daļā var ieplūst asinis un šķidrums, kas izraisa tīklenes, pret gaismu jutīgs slānis acs mugurējā daļā, pietūkumu un redzes zudumu. NVMD var veidoties vienā vai abās acīs, bet tā skar tikai redzes lauka centrālo daļu. Tīklene ir acs mugurējais slānis, kas uztver mūsu redzēto un nosūta šo informāciju galvas smadzenēm. Makula ir tīklenes centrālā daļa, kas nodrošina visasāko redzi. Tā tiek izmantota lasīšanai, automašīnas vadīšanai, seju un krāsu atpazīšanai un priekšmetu sīkāko nianšu saskatīšanai. Simptomi var būt tumšs, tukšs lauks redzes lauka centrā, blāvāka krāsu redze, redzes miglošanās vai kropļojumi, piemēram, kad taisnas līnijas izskatās viļņotas, šķietami izmainīta priekšmetu forma vai izmērs,
apgrūtināta lasīšana, transportlīdzekļa vadīšana, TV skatīšanās vai citas ikdienas aktivitātes. 3. nodaļa. Kas ir DMT? Cukura diabēta slimniekiem, kam ilgstoši ir paaugstināts cukura glikozes līmenis asinīs, ir DMT risks. DMT gadījumā ir bojāti tīklenes, pret gaismu jutīgs slānis atsmugurējā daļā, asinsvadi, un no tiem acī var noplūst šķidrums, kas izraisa makulas, tīklenes centrālā daļa, tūsku un redzes zudumu. DMT ir biežākais redzes zuduma cēlonis cukura diabēta slimniekiem. Tīklene ir atsmugurējais slānis, kas uztver mūsu redzēto un nosūta šo informāciju galvas smadzenēm. Makula ir tīklenes centrālā daļa, kas nodrošina visasāko redzi. Tā tiek izmantota lasīšanai, automašīnas vadīšanai, seju un krāsu atpazīšanai un priekšmetu sīkāko nianšu saskatīšanai. Iespējamie simptomi. Krāsas var izskatīties izplūdušas vai izbalējušas. Redze var būt neskaidra vai viļņaina. Var izmainīties priekšmetu izmērs. Var būt redzes traucējumi, spožā vai mirgojošā gaismā. Var būt apgrūtināta spēja lasīt vai vadīt transporta līdzekli. Redzes laukā var parādīties defekti vai tumši plankumi. 4. nodaļa. Kas ir centrālās TVO? TVO ir hroniska acu slimība, kas var izraisīt pēkšņu, nesāpīgu redzes zudumu. TVO parasti skar tikai vienu aci. Centrālās TVO izraisa tīklenes galvenās vēnes nosprostojums, kas transportē asinis no tīklenes. TVO novērš asins izplūšanu no tīklenes, kas izraisa asiņošanu un šķidruma noplūdi, izraisot makulas pietūkumu. Tīklene ir acs aizmugurējais slānis, kas fiksē attēlus, kurus mēs redzam, un nosūta tos smadzenēm. Makula ir tīklenes centrālā daļa, kas atbild par mūsu asāko redzi. Tas tiek izmantots, lai lasītu, vadītu automašīnu, atpazītu sejas vai krāsas un skatītu objektus detalizēti. Iespējamie simptomi. Defekti vai tumši plankumi, blāvas krāsas, neskaidra redze, pēkšņa, nesāpīga neskaidra redze vai redzes zudums vienā vai abās acīs. Redzes laukā var parādīties tumši plankumi, mazi ķeburi, ķekši vai līnijas. Krāsas var izskatīties blāvas vai izbalējušas. Redze var būt neskaidra vai viļņaina. Lasīšana vai braukšana var būt apgrūtināta. 5. nodaļa. Kas ir zara TVO? TVO ir hroniska acu slimība, kas var izraisīt pēkšņu, nesāpīgu redzes zudumu. TVO parasti skar tikai vienu aci. Centrālās TVO izraisa tīklenes galvenās vēnes nosprostojums, kas transportē asinis no tīklenes. TVO novērš asins izplūšanu no tīklenes,
kas izraisa asiņošanu un šķidruma noplūdi, izraisot makulas pietūkumu. Tīklene ir acs aizmugurējais slānis, kas fiksē attēlus, kurus mēs redzam, un nosūta tos smadzenēm. Makula ir tīklenes centrālā daļa, kas atbild par mūsu asāko redzi. Tas tiek izmantots, lai lasītu, vadītu automašīnu, atpazītu sejas vai krāsas un skatītu objektus detalizēti. Iespējamie simptomi – defekti vai tumši plankumi, blāvas krāsas, neskaidra redze, pēkšņa, nesāpīga neskaidra redze vai redzes zudums vienā vai abās acīs. Redzes laukā var parādīties tumši plankumi, mazi ķeburi, ķekši vai līnijas. Krāsas var izskatīties blāvas vai izbalējušas. Redze var būt neskaidra vai viļņaina. Lasīšana vai braukšana var būt apgrūtināta. 6. nodaļa. Kas ir vabaizmo? Vabaizmo ir acīs injicējams šķīdums, kas satur aktīvo vielu faricimabu. Paaugstināts noteiktu olbaltumvielu līmenis var izraisīt patoloģisku asinsvadu augšanu vai normālo asinsvadu bojājumus acs mugurējā daļā. No patoloģiskajiem asinsvadiem acī var noplūst šķidrums, kas izraisa pietūkumu un redzes zudumu. Bloķējot šos proteīnus, vabaizmo palīdz mazināt noplūdi un tādējādi saglabā vai pat uzlabo redzi. Ārsts regulāri kontrolēs jūsu stāvokli, lai pārliecinātos, ka zāles darbojas pilnvērtīgi. 7. nodaļa. Ārstēšana ar vabaizmo. Sagatavošanās terapijas dienai. Palūdziet, lai jūs uz vizīti un no tās pavada ģimenes loceklis vai atbalsta persona. Tas ne tikai atvieglos ar transportu saistīto jautājumu risināšanu, bet var palīdzēt jums atcerēties visu ārsta sniegto informāciju. Injekcijas dienā neizmantojiet dekoratīvo kosmētiku. Paņemiet līdzi tumšas brilles, jo pēc injekcijas jūsu acis var būt jutīgas pret gaismu. Terapijas dienā. Pirms injekcijas. Vabaizmo jums acī intravitriālas injekcijas veidā injicēs ārsts, kuram ir zāļu injicēšanas acī pieredze. Pirms injekcijas ārsts izmantos dezinficējošu acu skalošanas līdzekli, lai rūpīgi notīrītu aci un nepieļautu tās inficēšanos. Ir normāli, ja jūs raizējaties par šādu injekciju. Ārsts jums iepilinās acu pilienus, lokālās anestēzijas līdzekli, lai padarītu aci nejūtīgu un mazinātu vai novērstu injekcijas izraisītās sāpes. Jūsu plakstiņi tiks turēti atvērti ar instrumentu, kas neļauj mirkšķināt plakstiņus. Pastāstiet ārstam pirms vabaizmo lietošanas, ja jums ir infekcija acī
vai ap to, sāpes acī, vai acs apsārtums, acs iekaisums, alerģija pret faricimabu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. Pilns saraksts ir pieejams lietošanas instrukcijā. Injekcijas laikā. Injekcija ilgs tikai dažas minūtes. Jūs būsiet pie samaņas. Iespējams, jūs injekcijas laikā jutīsiet spiedienu, taču jums nevajadzētu just sāpes. Pēc injekcijas pajautājiet ārstam, vai jums vajadzētu izvairīties no kādām konkrētām aktivitātēm. Lietojiet visas zāles, ko jums nozīmējis acu ārsts. Cik vien iespējams, bet sākumā vismaz pāris stundas centieties atpūtināt acis. Pēc vabaizmo injekcijām jums var būt īslaicīgi redzes traucējumi, piemēram, neskaidra redze. Kamēr šie traucējumi saglabājas, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus. 8. nodaļa. Ieteikumi atbilstošai aprūpei pēc injekcijas. Pēc injekcijas jums iespējams būs neskaidra redze un sīkas daļiņas redzes laukā. Tas ir normāli, un šie simptomi saglabājas dažas dienas. Dažreiz pēc vabaizmo intravitriālās injekcijas jums var būt acs iekaisums, retāk sastopama, bet smaga acs infekcija, ko sauc par endoftalmītu. Ja jums ir kāda no turpmāk minētajām alerģisku reakciju, iekaisuma vai infekciju pazīmēm, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Pēkšņs redzes zudums, pieaugošs acs apsārtums, sāpes acī vai spēcīgāks diskomforts acī, redzes miglošanās vai pasliktināšanās, palielināts mazu daļiņu skaits redzes laukā, kas neizzūd pēc dažām dienām, paaugstināta jutība pret gaismu. Ir svarīgi ievērot ārsta sniegtos ieteikumus par ārstēšanas schēmu. Pirms ārstēšanas pārtraukšanas konsultējieties ar ārstu. 9. nodaļa. Drošuma informācijas ziņošana. Ja jums rodas jebkādas blakus parādības, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas uz visām iespējamām blakus parādībām, kas nav minētas kopā ar šo ceļvedi izsniegtajā lietošanas instrukcijā. Ziņošana par nevēlamajām blakus parādībām. Jūs varat ziņot par blakus parādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai, ZVA, elektroniski, interneta vietnē www.zva.gov.lv. Klikšķinot uz izvēlnes ziņot par zāļu blaknēm vai skenējiet zemāk attēloto kvadrātkodu. Šīs zāles ir bioloģiskas izcelsmes. Tāpēc, ziņojot par blaknēm, jānorāda zāļu oriģinālnosaukums un sērijas numurs. Par vabaizmo iespējamām izraisītām zāļu blakus parādībām lūdzam ziņot Rošu Latvijas SIA pa tālruni 67 039
831 vai 28 655 600 vai pa e-pastu latvija.drag@roche.com. Ziņojot par blakus parādībām, jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. Papildu informāciju par drošumu vaicājiet ārstam un izlasiet pievienotajā Vabaizmo lietošanas instrukcijā. Uzņēmuma kontaktinformācija. Roche Latvija SIA, tālrunis 67 039 831, e-pasts riga.info/Latvija@roche.com. Vabaizmo ceļvedis pēdējo reizi pārskatīts 2025. gada janvārī.